žurnālisti. Šodien pirmā tēma, ko mēs apspriedām, bija situācija KNAB. Un tika nolēmts šī gada 19. jūnijā Nacionālās drošības padomes sēdē šo jautājumu izskatīt, sēdi uzaicināt arī visu KNAB vadību un mazināt to konfliktu, kas ir pašā KNAB, lai KNABs varētu veikt savas funkcijas pēc iespējas efektīvāk, un viņa uzdevums ir cīnīties ar korupciju. Otrais jautājums, ko mēs apspriedām, ir sociālā partneri, tad ārotbiedrība, darbdevēja konfederācijas, Rūpniecības tirniecības kameras un arī pašvaldības savienības kopējo vēstuli ar savu viedokli, kā viņi vērtē pašreizējo valdības darbu un arī parlamentu darbu. Un jāpiekrīt šo valdības sociālā partneru viedoklim, kad šobrīd bezargumentēti, vēlreiz atkārtošu, bezargumentēti šūpot kādu ministru krēslu nav tomēr valstiski atbildīga rīcība. Un, protams, trešais temats bija valdības sarunas ar Starptautiskā valūtas fondu un Eiropas komisiju, kāda ir rezultāti, kāda ir perspektīva un kādas varētu būt budžeta rāmas aprises un kādas varētu būt iespējamais scenārijs tieši izdevumu ieņēmumu sabalansēšanai nākošā gada budžetu. Esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Prezident kungs, es gribēju jautāt par jūsu piekdienas tikšanām ar Saeimas frakcijām. Kas ir tie galvenie jautājumi, uz kuriem jūs gribat saņemt no deputātiem atbildes, tās tēmas, par kurām jūs runāsiet? Šī būs jau trešā reize, kad parlamentārā gada noslēgumā es tiekos pilnīgi ar visām parlamentā pārsvērtām partijām, arī ar neatkarīgiem deputātiem. Un sarunas ir parlamentārā gara darba analīze, kas palicis tomēr nepadarīts un kāda varētu būt mērķi arī nākošam parlamentāram gadam, neskatoties uz to, kad būs Saeimas vēlēšanas, mums būs jauns parlamenta sastāvs, tomēr šo frakciju viedokļi ir vērā ņemami un, protams, tā ir tāda kā priekšspēle, uvertīra manai uzrunai pēdējās sēdē 17. jūnijā. Jautājums par KNAB ir izskanējis šobrīd publiski divi viedokļi. Sabiedrība par atklātību Dāna ir aicinājusi premjeru, izvērtēt pilnīšu atbilstību amatam, savukārt Dzintars Jaunreitais, kas vada Saeimā Nacionālās drošības komisijas, savukārt teica, ka premjeras ir pārkāpis likumu. Kāds ir jūsu viedoklis šajā strīdā? Es pieņēmu lēmumu sasaukt Nacionālās drošības padomes sēdi, jo tajā ir pārstāvēts gan parlamentu komisijas, gan parlamentu priekšsēdētājs, gan valdības vadītājs un valdības atbildīgiem ministri. Tiks uzaicināta visa KNAB vadība. Tātad mēs izskatīsim šo jautājumu, kā valstisku problēmu, nevis kā dažu amatpersonu vai, piemēram, savstarpēji dažādos viedokļus vai dažu nevalstisku organizāciju dažādos viedokļus. Mēs par to vienojāmies gan ar Saeimas priekšsēdētāju Daudzskungu šorīt, gan ar ministru prezidentu Dombrovska kungu. Un tas arī ir saprātīgākais veids, kā atrast to atrisinājumu, lai KNABs strādātu efektīvi un lai KNAB neplosītu pretrunas. Žurnālisti, sakiet, kāds ir jūsu viedoklis, uz kādu veikiem vajadzētu konsolidēt nākamā gada vai palielināt ieņēmumus, vai samazināt izdevumus, vai iespējams, vai jūs atbalstāt atsevišķu nodokļu paaugstināšanu? Protams, viennozīmīgi tas ir valdības un parlamenta, un es teikšu vēl vairāk, tas būs nākošā parlamenta un nākošās valdības galvenais jautājums. Kā sabalansēt izdevumus ar ieņēmumiem? Bet ja mēs tomēr iedomāsimies analoģiju ar ģimeni vai ar kādu darba ņēmēju, kas atnāk uz darbu un saka, ziniet, es saskaitīju, cik man vajag naudas, un tagad, lūdzu, maksājiet man tādu algu, tad darba devējs noteikti nav priecīgs. Bet tādas situācijas bija dažas gadus atpakaļ samērā biežas. Tātad, manuprāt, tomēr vispirms ir, cik mēs spējam valstī nopelnīt, un tad skatīt, cik mēs varam tērēt. Un vienīgais kritērijs, ka mēs drīkstam tērēt par 6% vairāk nākošajā gadā nekā nopelnīt. Pēdējais jautājums. LNG. Prezident kungs, kā jūs vērtējat savstarpējās apsūdzības, ko izsaka valdījumu un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītājs, un ņemot vērā mūsu reputāciju starptautisko? Tā situācija, kādu mēs redzam
Un presē ar abu pušu dažādiem viedokļiem liecina to, ka viena pagale šajā gadījumā noteikti nedeg. Kad ir kaut kas, kas ir pārkāpts gan no valsts institūcijas puses, un kaut kas, kas ir pārkāpts tieši no konkrētās firmas puses. Tieši tāpēc, ka tas kaitē gan iekšēji cilvēku uzticībai valsts iestādēm un tiem procesiem, ko veic valsts iestādes, gan ārējām tēlam, ir ļoti svarīgi, lai tiktu izmeklēts ne tikai krimināla tiesisks šis gadījums, bet arī administratīvā kārtā tātad dienesta izmeklēšana par to, kāpēc tāda situācija vispār varēja izveidoties. Šis jau nav jauns stāsts, tas ir 3 gadu vecs stāsts, ja mēs paskatāmies vismaz tajos faktos, ko abas interesētās puses mums stāsta. Jo ātrāk būs atbildes uz jūsu jautājumu un uz tiem jautājumiem, ko es vēlēs uzdot, jo ātrāk šī situācija nomierinās.